Neviens, izņemot mūs pašus, nevar pirmie sev atgādināt, kas tad man dzīvē ir vajadzīgs. Ja? Un tas, kas man ir vajadzīgs, tie būtu tie ideāli. Kā es saku, ja pat viņi šobrīd nav iespējams viņus realizēt, tad akceptējot sevi, ka izrādās tas man ir vajadzīgs, tā ir tā barība, kas man ir vajadzīga, man vismaz rodas gan cerība, gan ceļš. Pamēģiniet vienkārši ar fizisku dzīvi piemēru, kad jūs kaut ko ļoti, ļoti mīlat, un tas būtu reāls fizisks suns, un jūs viņu barotu no rīta līdz vakaram. Es domāju, ka jūs ļoti ātri saprast, ka viss, kas ir par daudz, viss, kas iet ārpus mēra sajūtas un zelta vidusceļa, pilnīgi noteikti, pat visjaukākā pieredze, vienalga, vai tās būtu pateicības vai uzslavas vai ārkārtīgi lieli sasniegumi karjerā, kur tu esi milzīgi daudz pūles ielicis. Viss, kas ir par daudz, jā, emocionāli par daudz. Tas ir tas, kur tas labais suns ir pārēdies, un viņš sāk justies nevis labi, bet uz kādu brīdi slikti. Seši punkti, kas cilvēkam būtu ikdienā jāpievērš, kas ir smadzeņu higiēna un tādas praktiskās lietas, pirms mēs vispār virzamies kādās tālāk tādās garīgās attīstībās un arī pozitīvām domām ir jāsāk ar šīm 6 lietām. Pirmais ir kvalitīvs miegs. Mums nevar būt labas domas, ja mums neesam izgulējušies. Otrais, mums ir jāpēd vai jāpabaro arī smadzenes. Jāpastāst, lai visi nepieciešami mikroelementi mums nedēļas ēdienkartē ir iekļauti. Trešais, fiziskās aktivitātes. Bez tā mums nebūs labas apziņošanas, un fizisko aktivitāšu rezultātā muskuļi rada tādas noteiktas vielas, kas ir vajadzīgas, lai veidotos mums jauni savienojumi smadzenēs, lai būvētu viņus. Un tad ceturtais mums ir jāizzina kaut kas, ir tātad jābūt vismaz reizi nedēļā, kas mums tik ļoti interesē, ka mums pazūd laiks un telpa, un kad ir tās lietas, ko mēs izzinām, mēs dalāmies ar kādu citu vai stāstam tālāk. Tad piektais ir komunikācija. Komunikācija ar sev mīļiem, tuviem cilvēkiem vai autoritātēm vai jebkuru cilvēku, kuram mēs gribam līdzināties. Svarīgi tieši dzīvā saruna, jo tas ir tas, kā smadzenes kalibrējās savā starpā, tā kā pielāgojās. Un tad tas sestais ir šeit un tagad, jeb stresa menedžments, jeb apzinātības paaugstināšanas. Tad tur ir metodes, praktikumi un dažādi vingrojumi, kas mums palīdz paaugstināt mūsu apzinātības līmeni par to, kā mēs jūtamies un kādas notiek izmaiņas katrā, varbūt pat minūte. Saule ir tā, kas izstaro beznosacījumu mīlestību. Un viņa spēj izstarot tikai tāpēc, ka viņa mīl pati sevi. Viņa apzinās to, ka viņa ir Saules sistēmas centrs, un kad viņa rada visu, kas ap viņu notiekās, viņa tā kā uzņemās to atbildību. Un ja mēs mīlām sevi tik stipri, kad nāk tas starojums uz ārā kā Saulē, tad arī tā mīlestība, tā enerģija spēja tā kā, iet apkārtējiem. Un atkal tas pats spoguļu princips, kad ja es mīlu sevi, tad arī pasaule pagriežās ar to pusi, ar to tā kā šķautni, kura mīl mani. Un tā kā arī ķermenim un mūsu zemapziņai galvenais uzdevums ir mūs pasargāt, tad viņš saka, neko nedari jaunu. Dari visu laiku tā, kā tu darīji līdz šim, jo tas ir skaidrs, ka tas tev ļaus izdzīvot. Ja tu mēģinās kaut ko citu darīt, tas var būt diezgan bīstami. Par racionālo prātu es esmu sapratusi, ka viņš ir ļoti noderīgs tikai tām situācijām, kurās tu esi jau varējis savākt pieredzi šīs dzīves laikā. Tā ir tāda instrumentu kaste, ko tu esi salasījis. Tu zini, ja tu esi ēdis indīgu ogu, tad tev racionālais prāts saka otrais priekšā, to tu neēdi, jo pēc tam bija slikti. Un tā ir tā instrumenta kaste, kas tev nodara ikdienišķām jau situācijām, kuras tu esi pieredzējis. Bet ja tev nāk situācija, kuru tu vēl neesi pieredzējis, racionālais prāts tev neko nevar pateikt, jo viņš darbojās ap instrumentiem, ko viņš jau ir vienreiz, ap situācijām, ko tu esi jau vienreiz pieredzējis, identiskām. Bailes nevar dot drošības sajūtu. Un sanāk tā, ka tur, kur mūsu drošības sajūta ir bijusi ievainota, mēs šajā sakarā jūtam bailes. Un pēc tam visu to aizstāvēšanas mehānismu, ko mēs veidojam uz bailēm. Bet viņš nestrādā pietiekami labi.
jo tā mēs barojam šo te traumatisko aspektu. Drosme ir garīgais spēks. Jā, tā kā arī, ko es varu teikt, ka kā tad barot to labo sunu sevī, prasiet pēc drosmes, prasiet pēc garīgā spēka, ne jau, lai kaut ko pierādītu sev, vai lai pierādītu kaut ko pasaulē, tur nav pierādīšanas. Tur ir radīšana. Es neuzskatu, ka vispār citu suņu, kā lai saka, citu suņu būtu, ir tikai labie suņi. Ir labais suns, kurš visu saprot, un ir kāda daļa mūsos, kas arī ir labs suns, tikai traumēts. Viņš vairāk cietis, viņš ne visu saprot. Sliktais suns, kā es teicu, vienkārši cietis suns. Viņš ir traumēts, viņam ir vairāk pārdarīts. Viņš ir jāpabaro ar kaut ko ļoti foršu. Tātad, ja nāks mums uzņemt satraucošu informāciju, kas destruktīvi, mūsuprāt, uz mūsu emocijām destruktīvi iespēju atstāja, tad noteikti tā ir tāda lieta, ko nevajag atstāt pusratā. Ar to, ka es izslēgšu ziņas un vairs neskatīšos jautājumus, nav atrisināts, jo mana attieksme pret šo informāciju vēl joprojām ir palikusi tāda, ka mani tas satrauc, man ir nepatīkami, un es neesmu atradis atbildi. Atbildi vienmēr kā radītājiem, ja mēs katru sevi skatāmies kā radītāji, ka katra mūsu doma rada, tātad vēl joprojām es neesmu palaidis no sevis to produktīvo sakarīgo domu, kas mani paša apziņu nomierina. Tātad, ja mani uztrauc tēma karš, ja mani uztrauc tēma bats, ja mani uztrauc tēma masu nemieri, vienalga, ja? Tātad man katram šim te terminam ir vajadzīgs atrast nomierinošo frāzi sevī. Manā dzīvē, lai top miers, un lai pasaulē top miers. Tur nav tā, ka Dievs kaut ko pieļauj vai nepieļauj, Dievs atļauj. Atļauj būt. Un atļauj būt visdažādākajām formām un veidiem. Un tad, kad es sāku skatīties uz pasauli ar tādām acīm, kad es eju pie ielu un redzu cilvēkos atstarojumu arī no sevis, kad es esmu daļa no šī visa, es pavisam savādāk redzu lietas, jo šis dabīgums, kas mūsos ir, šis dzīves spēks, viņam ir tendence augt uz gaismu. Mēs nekad nevarēsim noteikt, kas ir labs un kas ir slikts. Dualisms ir mūsu izgudrojums prātā. Nav dualisma, ir vienkārši sajūtu amplitūda. Karsts un augsts, vai tad kāds no viņiem ir labi vai slikti? No šiem jēdzieniem. Neviens, ne otrs, viņi nav ne labi slikti, viņš vienkārši ir dažāda amplitūda. Lūk, lai tā dualitāte nebūtu, mums ir jāsaprot. Ja mēs visi esam vienoti, tas nozīmē, ka vienīgais, uz ko mēs varam paļauties, tas ir iemeslu un seku pieredze. Tas, kas notiek ar mums, tas izraisa arī kaut kādas sekas, kuras atgriežas pie mums. Karma. Lielākā daļa garīgo mācību māca to, ka cilvēkam ir jāiemīl sevi. Tas nozīmē iemīlēt sevī visas daļas. Tādā gadījumā sanāk, ka mēs no cīņas ar sevi atsakamies. Mēs varam sevi audzināt, mēs varam atrasties ar sevi dialogā, mēs varam sevi ļoti kā lai saka, trenēt, strukturizēt, mēs varam izvēlēties, uz kādiem ideāliem un mērķiem mēs dodamies, bet tas sākums ir tāds, ka es necīnos ar sevi. Es konstatēju faktu, kā es jūtos, un es netaisos ar viņu cīnīties. Es drīzāk viņu gribu saprast. Dzīvē mēs varam no daudziem skolotājiem gūt un iemācīties kaut ko, taču patiesībā viss atrodas mūsos. Nav vai tie skolotāji, kurus mēs satiekam dzīvē, vai tas ir kaimiņš, vai kāds guru no Indijas, vai no Tibetas, vai no Meksikas. Viņi visi atspoguļo tāpatās mūsējās kvalitātes, mūsējo iekšējo to enerģiju. Mēs nemaz nespējam redzēt apkārtējos to, kas nav mūsos. Līdz ar to visi pasaules mīnusi ir mūsos un visi pasaules plusi ir mūsos. Un tas piemērs varētu būt tāds, ka mēs katrs esam kā bumbiņa, un mūsu tas fiziskais ķermenis ir kā kristāls tajā bumbiņā. Un mūsu acis, mūsu uztvere ir tajā fiziskajā ķermenī,
Un mēs skatāmies uz pasauli caur bumbiņas sienām, caur bumbiņas ārējo slāni. Un, ja es skatos uz pasauli caur sarkano krāsu, tad man viss pasaule šķiet sarkana. Un es domāju, ka visi apkārt man ir sarkani. Kaut gan patiesībā es redzu tikai savu enerģijas daļu. Ja es pagriežu bumbiņu ar zilo pusi, tad es redzu atkal visu zilu. Un tā kā viss, ko mēs redzam, ir mūsu radīts, viss, ko mēs redzam, ir tikai mūsos. Un cilvēki šobrīd vienkārši sāk meklēt sevī, un to var nosaukt par apziņas paplašināšanu vai par garīgumu. Jo garīgums tas nav kaut kas tāds, kas mums var būt vai var nebūt, mums varētu būt kaut kāda attieksme pret to, tas ir garīgs, es neesmu garīgs. Tā ir tā mūsu kopēja apziņa. Tur, kur mēs šobrīd dzīvojam. Mūsu nākošais solis apziņas paplašanā ir garīgums, un mēs nekur no tā nevaram nokļūt. Tad, kad mēs beigsim, atlaidīsim to ego, atlaidīsim to savu ilūziju par to, kas mēs esam. Es esmu mākslinieks, es esmu direktors, es esmu tur, lūk, man vizītkarte. Redziet, es esmu tas. Man jādomā kā tam, jo es esmu tāds. Es taču esmu tas. Jā, tāpēc šitais tagad būs sliktais. Jā, kas man ir uzrakstīts tenī manā darba līgumā? Man jāsaka, ka šitais ir sliktais. Ja mēs iedomājamies urbmašīnu, tad pati urbmašīna būtu gars. Tā enerģija, kas kustina, to urbmašīna būtu gars. Tā urbmašīna pati varētu būt dvēsele. Taču pats urbja galiņš ir ego. Tas ir tas, kas saskarās ar šo realitāti, ar šo dzīvi. Un viņš ir tas, caur ko Dievs saskarās ar materiālo pasauli. Un, tas ego ir traucēklis tad, kad viņš domā, ka urbmašīnā ir tikai urbīts un nekā cita nav, kad urbis ir pats galvenais. Taču, plešot apziņu, mēs saprotam, ka bez urbmašīnas urbis negriezīsies un bez elektrības urbmašīna negriezīsies, ka tas viss ir savstarpēji saistīts. Un lielākā problēma, kad ego, kas ir pirksta gals, ar ko Dievs saskarās ar realitāti, ka viņš domā, ka viņš ir viss un viņš ir situācijas noteicējs. Fiziskā inkarnācija tieši tāpēc ir cilvēka dzīvē, ka tā ir Dieva iespēja piedzīvot izaicinājumus, piedzīvot, kā viņš iet cauri pretestībai. Visi ceļi ved uz mājām, viens ir garāks, viens ir īsāks, cits ir vieglāks, cits ir grūtāks. Bet nav nekā nepareizi. Tas, ka mēs uzreiz visu nezinām, tas nav nosodāms un nav nekas slikts. Jebkurš ego, jebkurš prāts, viņš maldās un pārbauda, bet kamēr mēs neuzzinām to, kas mums nav vajadzīgs, tikmēr mēs nesaprotam to, kas mums ir vajadzīgs. Un tāda izslēgšanas metode. Nepamēģinot, tad mēs neuzzināsim. Labāk ir skriet apkārt un mēģināt, nekā sēdēt un gaidīt, ka kaut kas notiksies. Es dzīvoju tāpēc, lai man būtu interesanti. Es nedzīvoju šeit pienākumu dēļ. Un neviens cilvēks nedzīvo šīs planētas pienākumu dēļ. Varbūt nepatīk tā doma, kad mēs esam radītāji un kad visas problēmas mūsu dzīvē ir mūsu paši un visas nepatīkamās situācijas, un mēs tur skatāmies uz pasaules notikumiem, tur uz Ukrainu, uz vēl kaut kurien un domājam, ka tā trakā pasaule tā taču mūs nospiedīs un noēdīs. Taču patiesībā arī tie notikumi ir visi mūsu radīti. Kaut kādā ziņā, kaut kādās citās dzīvēs mēs paši esam gājuši ar ieročiem rokās un slaktējuši citus. Tā kā tas atspoguļo tikai to informāciju, kas ir mūsos, un vienīgais, ko mēs varam darīt, kā mainīt sevi. Un ja mēs esam tie, kas radām savu dzīvi, savu realitāti, ja mēs spējam uzņemties atbildību par to, ko mēs radām, tad arī mēs esam tie, kas spēj izmainīt to realitāti. Un katru nepatīkamu lietu mēs spējam pagriezt uz patīkamu. Ja mēs skatāmies uz situāciju uz zilo krāsu, un mums viņa nepatīk, mēs varam to situāciju pagriezt ar oranžo vai dzelteno krāsu, tā kā mums patīk. Un tā mēs varam izdarīt ar jebkuru situāciju mūsu dzīvēm. Atliek tikai apzināti dzīvot un vērot visus notikumus. Mēs esam dzīves režisori. Vai nu mēs to saprotam vai ne, bet tas ir fakts, tas vienkārši tā ir, un cilvēks agri vai vēl par to pārliecinās. Jautājums, kad.
Tātad tie cilvēki, kuri sevī visus suņus ir sapratuši, viņi ir stipri mierīgi, daudz vairāk pasmaida par to, kas pasaulē notiek, un diezgan spēcīgi saprot, ka viņš pats ir izraisījis šo te ūdens šūpošanos savā dzīvē, savā apkārt, un viņš skatās, uz kuru pusi viņam tālāk kā šūp. Tas, kāpēc tu nonāci kaut kādā situācijā, tas ir ļoti lielā mērā arī atkarīgs no tā, ko tu esi līdz šim domājis un darījis, un kā tu esi virzījies, ko tu esi izvirzījis par mērķiem. Ļoti daudz jāuzņemās atbildības. Un tas ir tas, no kā cilvēkam ir īstenībā bail. Viņam ir bail no šīs te ārkārtīgi lielās atbildības, ka es tiešām pats par visu esmu atbildīgs. Nevis par citiem cilvēkiem, bet savā dzīvē izrādās par visu to, ko es jūtu, es esmu atbildīgs. Cilvēkam vajag arī pašam noteikties, jā. Bet pašnoteikties, tas nozīmē, tu pats pilnveido savas zināšanas, savas prasmes, tu pats paplašini savu apziņas loku, jā. Tu aktīvi līdzdarbojies, jā. Un tad jau tā situācija uzreiz izmainās. Tu nevis meklē vainu vispār vienmēr apkārtnē, bet tu esi līdzatbildīgs pats par to savu dzīves situāciju, vai par savu sapratni, vai nesapratni, par to, ko tu dari vai nedari. Tā kā es pati piederu pie cilvēkiem, kas uzskata, ka viss tiešām ir vairāk vai mazāk atkarīgs no jūsu domāšanas un attieksmes, tātad savā dzīvē es to ļoti ņemu vērā. Es teiktu tā, ka pats galvenais ir mūsu attieksme, ar kādu mēs vispār pieņemam pārtiku, arī fizisko. Ja? Bet, protams, ka tā pārtika, kur ir piedalījušies paši cilvēka rokas vai viņa veidotā, tā vienkārši nes vairāk mūsu psihisko enerģiju, un tas mūs uzlādē daudz labāk. Jo mēs paši esam radītāji, mēs paši saņemam pieredzi, ka mēs baudam savas radīšanas augļus, un tā kā cilvēks tiešām ir pēc dieva ģimju un līdzības radītājs, tad sanāk tā, ka nav lielāka kaifa, kā piedzīvot to, ka tu vari radīt, tu vari saņemt rezultātu. Labās ziņas ir tas, ka cilvēka domu ātrums ar katru brīdi top ātrāks. Un visa mūsu apkārtējā dzīve par to arī liecina. Laiks ir ātrāks. Komunikācijas starp cilvēkiem ātrāk, jo tieši tas, kas notiek mūsu apziņā, tas pats ir vērojams arī apkārtējā pasaulē, tehnoloģijā. Es ieteiktu katram darīt pa savam, un tad arī tā pasaule kļūs krāsaināk un interesantāk, jo katrs radīs kaut ko atbilstoši sev, atbilstoši savām vajadzībām. Mūsu dvēseles ļoti spēcīgi izvēlējās, ka viņas grib šajā ļoti intriģējošā planētā paspēlēt spēli. Es varu radīt pa vidu paintball kaujai. Domāt konstruktīvi, ticēt tam, ka tās lietas, ko es radu, ir man vajadzīgas, ir pasaulē vajadzīgas. Kā cenšos pagriezt savu apziņu tādā virzienā, kādu es gribētu sev redzēt. Galvenokārt es cenšos dzīvot apzināti un saprast, ka katrs notikums kaut kādā ziņā ir priekš manis, es viņas radījis, un kad viņš tieši man kaut ko dod. Pats labākais tajā visā. Ja mums ir labi nodomi, un mēs viņus barojam un ticam viņiem, tas būtu laikam tas labais suns, par ko to indiāņi teikā ir teikts. Ka ticiet sev, ticiet saviem ideāliem, ejiet to stipri interesanto ceļu, kurš ved uz ideālu piepildījumu, un tas būs tas veids, kā tikai tas labais arī tiek barot.